klātesošie. Man prieks jūs šodien šeit redzēt, šajās skaistajās telpās. Un sākot mūsu šīs dienas pasākumu, es arī vēlētos pirmkārt dot vārdu Jāzepa Mediņa pirmās mūzikas skolas direktorei Julijai Stradē. Prieks jūs redzēt mūsu skaistajā zālē, lai gan šodien nav mūsu skolas notikums, bet drīzāk jūsu skolē tas ir liels notikums, bet mēs esam priecīgi, ka varam jums sniegt šādu iespēju nākt pie mums ciemos un skaisti atzīmēt savus svētkus. Es vēlos apsveikt visus, gan skolotājs, gan absolventus, gan ģimenes, draugus, kas ir šodien atnākuši ar šo dienu, jo tas ir liels notikums patiesi gan skolai, gan katram jums, kas šodien skolu beidz, un novēlēt, lai jūs vienmēr dzīvē nesat tālāk to, ko jūs Māras Mužnieces mākslas skola ir iedevusi, jo tas ir tik daudz, ne tik pilnvagātību. Jums ar to ir jādalās, jums ir par to jārunā caur saviem darbiem, caur krāsām un idejām un visu, kas jums šobrīd veselē ir sakrājies, jo tiešām jūs visus gaida interesanta dzīve, bet tiešām no mākslas skolas jūs paņemsiet kaut ko tik unikālu līdzi, ka ar laiku jūs to sapratīsiet daudz dziļāk kā šodien, bet lai ir skaista šī diena un Jā, es tātad gribu skolas vārdā pateikt paldies Julijai un visai skolai par mūsu uzņemšanu šeit skaistajās telpās. Mēs parasti tā sadarbojamies ikdienā, kad šādā reizē un apmainamies ar mākslu, jūs ar vizuāliem darbiem mūs iepriecināt, mēs ar mūziku, un arī šajā reizē es gribētu, lai šo izlaidumu atklāja mūsu skolas audzēkņu priekšnesums, un jūsu uzmanībai būs divi nelieli skandarbi. Pirmais, ko dzirdēsiet, būs Johans Sebastians Bachs Rondo no Svīgas Si minorā. Jūs nonāksiet baroka pasaulē, nedaudz sentiments arī tur skanēs, varbūt kādam tās atmiņas par skolu raisīsies vai kā citādi, bet tas ir ļoti nopietns tāds klasiski veidots darbs. Tādēļ viss balstās uz plastiku, arī mākslā, es tā domāju, mūzika līdzīgi. Tas otrs tieši pretēji būs mūsdienīgāks skaņdarbs, un tas ir viens spāņu mūziķis, spāņu akordeonists, kurš arī raksta akordionam, Gorga Hermos, un viņam ir cikls Iberijas dejas. Vienu deju jūs šodien dzirdēsiet, tā ir deja Brehme. Viņa akordeonists Renāts Vanaks un saksofoniste Teisija Terēze Buncule, un viņi spēlēs arī netik parastus un pierastus varbūt instrumentus, jo akordeons ir podziņu, akordeons, pogulīgā instruments un saksofons šoreiz ir soprāna saksofons, tas augstākais, jo ir 4 veidu saksofona, tātad jums ir unikāla iespēja šodien iepazīt šos instrumentus. Mūzika ir krāsaina, mēs dalīsimies ar šīm krāsām ar jums, tā kā sveicu jūs vēlreiz, lai skan mūzika un sagaidām ar aplausiem mūsu jaunos māksliniekus. Thank
Un droši vien, ka gribētos sākt šodien atceroties tos brīžus, kā jūs pie mums ieradāties. Gribētos pateikt paldies pirmkārt mūsu absolventu vecākiem. Jo bez vecākiem visdrīzāk neviens no audzēkņiem mūsu skolā nenonāk. Tātad ir bijusi bērnam interesi par zīmēšanu vai gleznošanu, ir vecāki bijuši, kuri ir to pamanījuši un kas ir uzzinājuši, ka ir tāda skola Rīgā un kas ir to bērnu pie mums atveduši. Paldies jums par to, ka jūs savus bērnus mūsu skolā atvedāt, ka jūs viņiem palīdzējāt, viņus atbalstījāt visus šos gadus. Un kā jau dzīvē arī skolā notiek dažādas lietas, un ir kāpumi, un ir kritumi. Es lieliski atceros šos bērnus, tad, kad viņi mācījās 2. klasē, un mēs bijām kopā etnografiskās brīvdabas muzejā, Lemērā, ar 2. klasīti. Un tik aizrautīga zīmēšana un gleznošana bija, ka dažas no mamām iesēdās blakus pamēģināt. Un droši vien, ka bērni pirmoreiz redzēja, ka arī mammas prot zīmēt, un kad viņiem varbūt sanāk par vienam otram labāk, tas bija lieliski, ka vecāki nebaidījās arī iesaistīties šajos te procesos. Nu, tā arī ir mūsu audzēkņi izauguši, daudz ko iemācījušies, daudz un dažādas mācību priekšmetus un aizvien sarežģītākas lietas, aizvien sarežģītākus zīmējumus un skaistākus gleznojumus, apgūši daudz ko no modernajām tehnoloģijām, kas mūsu skolā ir plaši pārstāvētas. Un šodien ir tas brīdis, kad varēsim izsniegt veikšanas apliecības. Kā katram dzīves ceļš tālāk veidosies, to mēs nezinām. Zinām, ka daži no jums mēģinās stāties nākošajā izglītības pakāpē, kādā no mākslas vidusskolām vai Rozentāla mākslas vidusskolā vai dizaina mākslas vidusskolā. Kāds varbūt ir iecerējis atgriezties pie mums rudenī uz zīmēšanas grupu un sagatavoties tālāk arhitektiem. Jebkurā gadījumā arī tad, ja jūs aiziesiet mācīties pilnīgi kaut ko citu, es domāju, ka mākslas skola jums noteikti daudz ko ir devusi. Es vienmēr atceros, ka viens no mūsu absolventiem ir šobrīd Stradīna slimnīcas ķirurgs. Un tad, kad viņš gleznoja savu noslēgumu darbu, mums likās ārprāts, kas ar to bērnu notiek, kas tur iekšā darās, kā viņš tālāk savu dzīvi veidos. Izrādījās, ka viņš vienkārši ir kļūt ķirurgs un atrast jaunu veidu, kā cīnīties ar slimībām, kas viņam arī lieliski ir izdevies. Un izrādās, ka vēl joprojām kaut kādos brīvajos brīžos viņš turpinot gleznot. Tā, ka jebkurā gadījumā mākslas skola, es domāju, jums ies līdzi jūsu dzīves ceļā. Tāpat mākslas skola ir veids, kā atrast pilnīgi nezināmus, neparedzamus ceļus, kā kaut ko darīt, kā sevi radošumu attīstīt. Un tas ir reti, kurā citā profesijā tik ļoti izteikts, kā tieši mākslā. Tā kā arī tas noteikti ir liels ieguvums. Bet, šodien mēs esam šeit un tātad apsveikšu jūs visus ar šīs skolas beigšanu. Pirms es sāku izsniegt beigšanas apliecības, varbūt kā ir kāds no kolēģiem, kas vēlas absolventiem kaut ko teikt. Tātad Viktorija Kasenko. Labdien! Esmu skolotāja Viktorija un ar dažiem strādājam šo pēdējo gadu, ar dažiem nē, bet tik tā labi zinu viens otru, vai ne?
svarīgi, lai jums izdodas. Es ļoti ceru, ka jums veiksies, ka jūs sasniegsiet to, ko jūs iecerējat, ko jūs gribat, pat vēl labāk un vēl foršāk. Un man un citiem maniem kolēģiem būs liels prieks uzzināt jums. Lai jums veicās. Lūdzu, vārdu Ģila. Vispirms es apsveicu absolventus, un tad līdzīgi kā jau runāju, es arī pateikties visiem vecākiem. Jo mazais bērniņš, tad, kad viņam 8 vai 10 gadi, viņš nezina, kad ir tāda mākslas skola, un viņam ir vajag mākslas skolā. Es pat esmu piemērs, un es arī nereti atceros, ka tas ir vai tāds brīnums vai liktenis, mani vecāki aizved mums rozmatāļiem. Un es domāju, ka arī jūs vecāki kāda providence jūs ir vadījusi, lai jūs savu bērnus atsūtītu uz mūsu skolu. Jūs zināt, ka jūs vēlaties, lai jūsu bērni kļūst par nākošo inteliģenci, jā, vai mākslinieki, vai no mākslinieki, bet noteikti, lai bērni saņemtu to kultūras lādību, ko mūsu skola var sniegt. Un tāpēc es ļoti pateiktu liels paldies visiem vecākiem. Par šiem audzēkņiem, esmu strādājis universitātes skolās, gan šogad. Ar 6. klasi man bija ļoti daudz izdevumu, viņa strādāja, man bija ļoti interesanti. Viņi ir ļoti paškritiski, varbūt vēl joprojām, bet ļoti talantīgi. Ja? Un varbūt to paškritiku vai reizēm ignorēt sevi un būt pašpārliecinātiem vairāk, jo ticiet mūsu skolotājiem, kas saka, ka jūs esat talantīgi, neiet uz priekšu. Un jūs esat liels personības. Tāpat kā 8. klasa, ko es šodien mācīju. Tādas lielas personības, kad reizēm mums dzirkstils šķīda. Bet es esmu ļoti gandrīz un ļoti laimīgi, jo man nebija tāda brīža, kad man ir jānoskums par to, ka audzēkņiem nav idejas vai kad dotais uzdevums neinteresē. Es vienmēr ar pārsteigumu skaties, kas no jauna radīsies. Un tāpēc visiem diplomātiem vēlu, lai tālāk jūs izvēlētos tomēr ceļu saskarē ar mākslu un lai jums viss izdodās. Jā, skolotāji ir Laure. Es būtībā pieceros, tāpēc pēdējo reizi redzētu, ka jūs visus kopā tādus skaistus sapacējušos. Un tā, jo kopā mēs vairs neredzēsimies, bet neatradīsimies, un mēs noteikti vēl tiksimies, īpaši ar vienu, kur turpinās savu mākslas ceļu. Mēs tiksimies varbūt kādā nākamajā mācību līmenī. Mēs tiksimies muzejos, izstāžu zālēs, mākslas akadēmijā, jebkur. Man no absolventiem, tuvāk šogad bija 6. klase, tāda īpaša klase, tiešām īpaša klase. Jā, nezinu, ko teikt, jūs paliekat manā sirdī. Un kas ir tas jaukākais, ka mēs esam izveidojuši tādu dekoratīvu sienu. Tātad jūs esat faktiski skolai uzgādājuši skaistu lietu. Un es ceru, ka tie zeltītie pūķi nesīs mums veiksmi arī nākamajā gadā. Un, protams, es aicinu savus pūķus kaut kur veiksmēji šablonēt, uzpūst arī mājās, nīcavās startām, kur vienus to var izdarīt. Ja? Tā kā paldies par šo gadu un neatradīsimies.
apliecību šodien es vēlētos pasniegt Annai Aleksandrai. Nu, un gadās arī tā. Šo veikšanas apliecības vēlētos pasniegt Alisei Dulbergai. Nākošais beigšanas apliecību saņem Ivo Grabovskis. Tālāk beigšanas apliecības vēlētos pasniegt Līvai Gropei. Beigšanas apliecības saņem Jančen Lin. Un tālāk izsniegt beigšanas apliecības vēlētos Patrīcijai Kaufmanai. Nākošā beigšanas apliecība pienāks Mārim Krūmiņam. Tālāk beigšanas apliecības saņem Anna Maļecka. Nu, lūk, nevar jau teikt, kas saņem, izrādās, ka nesaņem. Bet tā tad beigšanas apliecība, kurā stāv Līvas Onskolas vārds.
mūsu skolas beigšanas apliecību saņem Anna Marija Osipova. Šo beigšanas apliecību vēlos izsniegt Elīzai Katalīnai Putnai. Beigšanas apliecība Unai Rukmanei. Nākamā beigšanas apliecība ir jāpasniedz Sofijai Sļepkovai. Nākamā beigšanas apliecība pienākas Jelizavetai Volikovai. Es tagad iedomājos, ka šī laikam ir pirmā beigšanas apliecība, ko jūs saņemt. Nav brīnums, ka sajūg visas ceremonijas. Nu, lūk, nākošo beigšanas apliecību vēlētos izsniegt Dānielam Vlasenko. Nu, vienai klasē esam izsnieguši beigšanas apliecības, tagad nākošā klase. Un pirmā beigšanas apliecība saņem Olga Čudenkova. Nākošo beigšanas apliecību vēlētos pasniegt audzēknim, kuru es tiešām ļoti labi atceros no pirmās klases, un tas ir Daniels Fersts.
Tālāk beigšanas apliecību vēlos pasniegt Arīnai Gorbunovai. Un atkal viens ļoti labi atmiņā palicis vārds. Es pilnīgi redzu uzreiz tos 2. klases zīmējumus. Apliecība Ērikai Ivanovai. Laikam pie šīs klases es gandrīz pie katra beigšanas apliecības varētu teikt, ka redzu viņu darbus acu priekšā. Tie darbi tika veidoti pirms 6 gadiem. Tātad beigšanas apliecību saņem Jāna Jacuka. Šo beigšanas apliecību vēlos izsniegt Katrīnai Martai Kapaklei. Nākošā beigšanas apliecību saņem Marija Klekere. Tālāk beigšanas apliecību vēlos izsniegt Martai Rudzītei. Nākošo beigšanas apliecību saņem Laimas Barāna.
apliecību par mūsu skolas beigšanu saņem Paļīna Sumpere. Šo beigšanas apliecību vēlos pasniegt Denēvai Šalbergai Lēpei. Tālāk beigšanas apliecību saņem Alise Triškina. Nu, lūk, un šodien pēdējā beigšanas apliecība, ko es izsniedzu, bet nebūtu nav sliktāka par visām iepriekšējām. Tātad beigšanas apliecību saņem Marija Zemeša. Līdz ar to mūsu skolas beigšanas apliecību izsniegšana ir beigusies. Varam savstarpēji viens otru apsveikt, priecāties viens par otru un tikties kādreiz kaut kur izstāžu zālēs, vai skolas jubilejās, vai starptautiskās izstādēs, vai varbūt nākošajā mākslas vidusskolā vai mākslas augstskolā, vai tāpat vienkārši uz ielas smaidot viens ar otru sasveicināties. Lai jums labi veicās!